nosaukums ir Unleash Power Within You. Un tas palīdz atrast tevī tā kā iekšā to, kas tev ir, un vienkārši palīdz to zāru. Katrs cilvēks, kurš nāca šeit, viņš nāca, lai mainītos. Un tas, man liekas, ir tas, ko mēs katrs sev varam dāvināt no šāda semināra. Mēs nākam šeit, lai mēs mainītos, lai mēs augtu un lai kļūtu kaut kur varbūt labāk. Ko es ieguvu? Es ieguvu vērtīgas atziņas, kā uzlabot savu ikdienu. Es saņēmu milzīgu dāvanu būt atkal tālāk starp lieliskiem cilvēkiem, un tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai pašam kļūtu par lielisku cilvēku. Praktiski viss, ko šodien dzirdēju, viss man ļoti noderēja. Un daudz lietas es jau zināju, bet tā ir tāda ļoti svarīga atkārtošana. Tad, kad tu apzinies daudzas lietas un sāc pārdomāt visu no jauna, tas man bija ļoti svarīgi. Noteikti es iemācījos, ko es sapratu pa pirmā brīdī, kad es ienācu šajā zālē. Kad ir jābūt apkārt cilvēkiem, kuri ir tik enerģētiski un motivēts, arī tev paši motivēts. Un tas vienkārši super. Šis seminārs bija tāds atgādinājums par to, par ko ikdienā ir jāizdomājās. Un tā ir lieliski iespēja, man liekas, katram, kurš meklē dzīvē kaut ko jaunu, kurš provocē tās savas robežas, kurš grib kaut ko vairāk, kā tikai to, kas viņam jau ir. Kam es rekomendētu pilnīgi ikvienam, jo kā arī tika izteikts pašā seminārā, kad jebkura kustība, jebkura saņemtā enerģija mūs virz uz priekšu, un vienkārši tas būs katram ieguvums. Pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā sfērā, jebkurā vecumā un tā tālāk. Tiem, kas īstenībā grib sasniegt kaut ko vairāk, kas grib izrauties no tās vidējības, no tās rutīnas, no kaut kādām no tā, ko viņi negrib. Man liekas, šis seminārs ir visiem. Īstenībā visiem, kas jūt, ka viņi ir kaut kur neapmierināti savā dzīvē ar kaut ko. Varbūt, ka viņi vienkārši vēl nenojauš, kas ir tas, ar ko viņi ir neapmierināti, bet svarīgi ir sākt saprast. It īpaši tas gribētu rekomendēt tieši jauniešiem, kas vēl meklē savu ceļu un domā, ko tālāk mācīties vai darīt. Šis tiešām ir ļoti labs seminārs, kā saprast par sevi un ko arī varētu tālāk gribēt. Ir vērtīgi, ja kāda jauna cilvēka ceļā nostājas, ir šādi semināri, kur var gūt plašāku redzējumu. Un būtībā arī tiem cilvēkiem, kur strādā ar jauniešiem, es noteikti ieteiktu, protams, arī politiķiem un tā tālāk tā joprojām. Tā kā jebkuram, kam ir kāda teikšana vai kuram būs teikšana nākotnē par to, kas šajā valstī notiek.